Vērtējuma mērķis ir noteikt konkrēta īpašuma tirgus vērtību, ko visbiežāk prasa bankas, lai piešķirtu klientam hipotekāro kredītu. Lai viņi zinātu, kas tas ir par īpašumu, kāds ir sastāvs, kāds viņš izskatās, kāds ir gan no ārējā fasāde, kāds ir iekštelpas, vai ir apdari vai bez apdares ir, un cik liels risks ir kreditējot tādu īpašumu. Mēs veicam gan mājokļu vērtēšanu, komercobjektu vērtēšanu un biznesa vērtēšanu. Nekustamo īpašumu mēs sagatavojam kredītsaņemšanai bankās, sagatavojam uzņēmumiem ieguldīšanai pamatkapitālā, tiesvedības procesiem, kas ir mantojuma lietas, šķiršanās procesi vai citas savstarpēji saistītas lietas, kas ir caur tiesvedību. Sagatavojam arī pilsonības un migrācijas lietas pārvaldējiem, priekš uzturēšanās atļaujām, kā arī sagatavojam zaļinātiem tiesu izpildītājiem izsoles sākuma cenu noteikšanai. Viens no populārākajiem vērtēšanas veidiem ir mājokļu vērtēšana. Mājokļu vērtēšanā ietilpst dzīvokļu vērtējumu sagatavošana, privātu māju novērtēšana un zemi privātajā būvē. Latvijā veic novērtēšanu visā Latvijā. Mums ir filiāles katrā reģionā lielākajās pilsētās. Iegādājoties dzīvokli, klientam pie apskates vajadzētu noskaidrot vairākas būtiskas faktors saistībā ar īpašumu dokumentiem. Vai ir inventarizācijas lieta, vai inventarizācijas lieta atbilst dzīvokļa esošajam plānojumam, vai ir veiktas pārbūves vai nav pārbūves, vai viņas ir saskaņotas būvvaldē un reģistrētas valsts zemes dienestā. Tāpat vajag ņemt arī vērā tādu lietu, kā zemesgrāmatā minētos apgrūtinājumus. Ķīles tiesība, kas ir bankas hipotēka, tas nav tā kā tik nozīmīgs faktors, bet nozīmīgs faktors ir, vai ir zeme īpašumā, vai ir mūža tiesības nostiprināts uz kādu personu, vai būs sarežģījumi ar to, vai nebūs sarežģījumi ar to nokārtot, vai tā persona piekrīt, ka tiek pārdots īpašums vai nē. Tāpat vai ir vērstas kādas piedziņas par neapmaksātiem rēķiniem vai nenokārtotām citām saistībām. Un to visu klients var redzēt zemesgrāmatā un vajag prasīt aktuālo zemesgrāmatu, ko katrs īpašnieks var saņemt caur latvija.lv. Lai sagatavotu dzīvokļa vērtējumu, mums ir nepieciešams no klienta saņemt divu veidu dokumentus. Pirmais ir zemesgrāmatas apliecība, un otrais ir dzīvokļa plāns. Lai sagatavotu privātās apbūves zemes gabala vērtējumu, mums ir nepieciešams saņemt zemesgrāmatas apliecību, zemes robežu plānu. Ja ir paredzēta mājas celtniecība, tad ir nepieciešams saņemt būvatļauju un ēkas projektu, kas ir saskaņots būvvaldē. Lai sagatavotu privātu mājas vērtējumu, ir nepieciešams saņemt zemesgrāmatas apliecību, zemes robežu plānu un mājas inventarizācijas lietu. Ja ir palīgēks uz zemes gabala arī, tad arī palīgēku inventarizācijas lietas.